brother if you can. Help a brother if you can. Labdien, kāpēc šodien jūs esat tik smaidīgi? Tāpēc, ka šodien norisinās 4. laimesodas akcija sadarbībā ar Krokšiem. Un kāds mērķis ir šai akcijai? Palīdzēt. Mēs veidojam Kroksā apavus. Latvijā zinām mākslinieki šos apavus veido. Mēs paši ar viņiem esam sazinājušies, esam visur gatavojuši, veidojuši. Un šodien ir tā diena beidzot. Mēs esam tik ļoti gaidījuši. Un pēc tam, kad šie apavi būs sadekrēti, mēs viņus par ziedojumiem tirgosim izsolē. Un viss saziedotā naudiņa nonāks dižvanagiem. Viņi Liepājā organizē bērniem īpašām vajadzībām nometnes. Un viņiem katastrofāli trūks naudu nometņu organizēšanai. Un mēs esam nolēmuši palīdzēt, jo kopā sadodoties rokās, mēs varam izdarīt daudz vairāk. Un tāpēc mēs nevaram nesmaidīt šodien, jo cilvēki ir daudz, atsaucība ir ļoti, ļoti liela. Un mēs ceram, ka šī nav 4. pēdējā akcija, kad Laimesodē būs vēl daudz akcijas. Pavisam noteikti šī nav pēdējā akcija. Un kas man ļoti, ļoti liels prieks par šo akciju, kad protams, mēs esam izvēlējušies veidu, kā palīdzēt cilvēkiem kādā kreatīvā veidā, ka tas nav vienkārši iemet ziedojumu kastītē, bet ka cilvēki ir šeit ar savu talantu, ar kreativitāti, viņi veido šos te apavus, un tādā veidā mēs esam izlēmuši, ka ne tikai šajā akcijā, bet tām, ko mēs darīsim nākotnē, veidosim, tad šis ir tas veids, kā mēs palīdzam cilvēks veidojot, radot pozitīvu vidu šeit, jo tā vide, tas kas šobrīd notiek, tas sajūts ir vienkārši superīgs. Un ļoti bieži ir tā, ka braucot pa pasākumu, mēs ar Kašeru vadam pasākumus, organizējam, vadam, un braucot pasākumā, mēs ļoti bieži redzam to, ka mazie fani un arī mammas un tēti, viņi skatās, ko daram mēs, un ja piemēram ir mazās meitenes, kā es saku, ja Kašers lektu gaisā, viņas arī lektu gaisā, tad mūsu mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk populārus cilvēkus, lai parādītu sabiedrībai, kad viņi dara labu, jo ļoti bieži tie sekotāji, viņi dara arī labu. Ja mēs, kā saka, darīsim sliktas lietas, fani darīs to pašu. Ja mēs darīsim labas lietas, palīdzēsim citiem, mēs tādā veidā vēlamies piesaistīt un parādīt cilvēkiem, kad ir jāpalīdz. Tas ir tas galvenais mūsu Laimesodas mērķis. Varbūt deputātus vajadzētu paaicināt, lai viņi parotā apavus un... Jā, protams, mēs labprāt, un iespējams, ka tā būs nākamā iestāde, kur mēs dosimies uz Saeimu, mēs dosimies, klauvēsim pie durvīm, teiksim, viss, mēs gribam 5. akciju šeit, un patiesībā tā jau arī visas idejas rodās, arī šī te ideja radās to kamoliņu tinot cilvēks. Pirmajā akcijā vispār mēs bijām tik maz, tagad mēs esam, tieši tāpēc, ka... Pusgadu laikā tas viss ir izveidojies, un tāpēc ir tā, ka mēs gribam iesaistīt arvien vairāk cilvēks. Mūsu patiesībā Laimesodas viens no mērķiem un tāds lozungs visam ir krāsosim pasauli kopā. Tā kā aicinam visus. Jā, ceru, ka arī krāsos kopā ar mums.